Zinātnieku nakts izstāde ar nosaukumu Viss tikšķi. Šeit mums ir Vilsona miglas kamera, un ar to var vērot trekus no elektroniem un no alfa daļiņām. Tad klasiskais Geigera skaitītājs, tagad ķīniešu Geigera skaitītājs. Geigera skaitītājs ar mikas lodziņu, kuram klāt var pielikt tā saucamo kvantu medaļonu, kas satver torijas ņiltis, dažādi scintilācijas detektori, uzspīdinam violeto lāzerīti, un kristāli spīd bloks ir no pozitronu emisijas tomogrāfa. Šie ir kvantu vienfotonu detektori, seno laiku. Mūsdienu scintilatoru detektors ar cēziju jodīdu kristālu ir kompakts un izmanto pusvadītāju, fotoelektronu pavairotāju. Un ar lukturīti var meklēt dzintaru jūras krastā, rūpē gaismiņu leda. Šeit ir scintilators, kas mēra kālija nitrātu. Šeit izlien kālija pīķis pie 1,4 megaelektronu volti. Radiakodu scintilators mēra granītu no skulptes ostas, un šeit izlien pīķis no torija uz telefona. Šajā setupā redzams radona ģenerators, granīta akmeņi, ionizācijas kamera un impulsiņi uz leju. Tie ir no radona sabrukšanas alfa daļiņas, kuras reģistrē kamera. Un pēdējā gadā viss tika uztaisīts kompakti. Firma Saftehnika uztaisīja radona mērītāju un fotodiodas radiācijas mērītāju, kas darbojās no baterijām. Un te ir izdāls materiāli par radona situāciju Latvijā.